Salīdzinot ar citām sugām, Zemi visvairāk ietekmējuši cilvēki. Mūsu nospiedumus var atrast gan augstu virs Zemes, gan planētas dzīlēs. Esam apstādījuši, bruģējuši un postījuši katru kontinentu. Tomēr, lai labāk izprastu mūsu ietekmes apmērus, ir jāredz, kāda būtu pasaule bez mums. Ja mēs pēkšņi pazustu, kas notiktu ar ceļiem, pilsētām, upēm, lielākajiem pieminekļiem? Šis stāsts ir par pasauli, kādu nekad neredzēsim. Par pasauli bez mums. Pēc minūtes no Zemes virsmas pazudīs visi cilvēki. Nav svarīgi, kāpēc. Svarīgākais, kas notiks pēc tam, kad būsim pazuduši. Pasaulē ir 6,6 miljardi cilvēku. Puse no tiem dzīvo pilsētās. Fermas un ganības aizņem 1/3 sauszemes. Savām vajadzībām esam aizsprostojuši un novirzījuši pusi no pasaulē lielākajām upēm. 500 miljoni automašīnu ir nosprostojušas ceļus un automaģistrāles. Esam pārveidojuši gaisu, jūru un zemi. Ja mēs pazustu, vai Zeme spētu sevi atjaunot, izdzēst mūsu pēdas, Piektdiena, 13. jūnijas. Berlīne, pulkstenis ir 1:30 pēcpusdienā. Aiz Atlantijas okeāna biržas brokeri Volstrītā sāk savu darbu. Lasvegasa vēl ir aizmigusi. Savukārt Tokijā vecāki liek gulēt savus bērnus. Tagad cilvēces vēsture apstājas. Tik līdz esam pazuduši, pasaule sāk mainīties. Pilsētas kļūst klusākas un arī vēsākas. Cilvēka ķermenis izdala vidēji tikpat daudz siltuma kā 100 vatu spuldzīte. Ja no Ņujorkas pazustu 8 miljoni cilvēku, pilsētā paliktu par nepilnu grādu vēsāks. Lai arī mūsu vairs nav, ierīces turpina darboties. Pagājušas tikai 60 sekundes kopš cilvēku pazušanas. Simtiem lidmašīnu visā pasaulē tuvojas lidostu skrejceļiem. Parasti tās nolaižas ar ātrumu 160 km/h, bet šodien katra nolaišanās ir kā katastrofa. Tūkstošiem citu lidmašīnu lido autopilotā. Taču tad, kad beigsies degviela, gravitācijas ietekmē tās kritīs zemē.
10 minūtes kopš mūsu pazušanas. Automatizētā sistēma strādā patstāvīgi pat tad, kad tās neviens vairs nekontrolē. Datori sazinās ar vairāk nekā 800 satelītiem, kas riņķo ap planētu. Vairāk nekā 50,000 spēkstaciju visā pasaulē ražo enerģiju. Kanādā 17% no visas elektrības saražo ogļu elektrostacijas. Tām nepieciešama nepārtraukta ogļu padeve. Bet tad, kad mēs pazudīsim, vairs nekas netiks piegādāts. Ogļu elektrostacijas vairs nedarbojas. Visaptveroša tumsa pārņem rietumu valstis un provinces. Lasvegasas mirgojošās gaismas pazūd uz visiem laikiem. It's now 55 minūtes kopš mūsu pazušanas. Saule uzaust Pensilvānijas štatā, kur joprojām ir elektrība. Ceļoties temperatūrai, sāk dūgt automātiskie gaisa kondicionieri. Elektrības patēriņš palielinās. Šajā teritorijā papildus oglēm izmanto arī vēja enerģiju. Vēja turbīnas turpina griezties pat bez mums. Taču vietējā spēkstacijā vairs nav neviena, kas izlemtu, ka nepieciešams vairāk enerģijas. Datori atklāja, ka radusies problēma un atslēdz visu sistēmu. Astoņdesmit 85 minūtes kopš mūsu pazušanas. Niagāras ūdenskritums Kanādā. Tur atrodas viena no pasaulē pirmajām komerciālajām hidroelektrostacijām. Pirms mūsu pazušanas tā ražoja enerģiju vairāk nekā 2 miljoniem mājsaimniecību. Augštecē ūdens ieplūst tuneļos un tek zem pilsētas. Kad tas sasniedz spēkstacijas, tiek iedarbinātas turbīnas un ražota enerģija. Taču, ja neviens tās nekontrolē, ūdens apludina turbīnas un spēkstacija tiek slēgta. Pēc dažām sekundēm elektrība nodziest vairākos Ontārio un Ņujorkas štata apgabalos. 96 minūtes kopš mūsu pazušanas. Elektrības pazušanas skar arī atomelektrostacijas. Automatizētās sistēmas uztver, ka elektroapgāde samazinās. Tās izslēdz reaktorus. 6 stundas kopš mūsu pazušanas. Eiropā noriet saule. Izslēdzas pēdējās spēkstacijas. Tumsas laikmets atgriežas. Ziemeļamerikā joprojām spīd saule un darbojas tūkstošiem automašīnu. No katra degvielas litra, ko tās sadedzina, gaisā nonāk 2,5 kg ogliskābās gāzes. Visā pasaulē neatgriezeniskais enerģijas zudums rūpniecības uzņēmumus padara nederīgus. Dažām gāzēm, lai tās varētu atdzesēt un uzglabāt sašķidrinātā veidā, ir nepieciešama elektrība. Kad tās vairs nevar atdzesēt, šķidrums sāk vārīties, radot bīstami augstu spiedienu. Lai izvairītos no sprādziena, daudzām tvertnēm ir atslogošanas vārsti, caur kuriem izplūst gāze.
Gāzes izplatās vēja virzienā. Dažas ir smagākas par gaisu, un tas ir bīstami visām dzīvajām būtnēm, kas atrodas cieši pie Zemes. Tās pašas ķīmiskās vielas, kas radījušas moderno pasauli, izplūst dzīvajā dabā. Pagaidām avārijas sistēmas vēl kontrolē pasaules atomelektrostacijas. Ir ieslēgti automātiskie dīzeļģeneratori. Taču dīzeļdegvielas krājumi nebūs mūžīgi. Mājdzīvnieki visā pasaulē ir izsalkuši. Elektroapgādes trūkums piemeklē arī zooloģiskos dārzus un safārī parkus. Plēsēji var iepazīt jauno pasauli un tās jaunās briesmas. No avarējuša vilciena ir izplūdis chlors, nogalinot briežu baru. Dažas dabas gāzes iekārtas rada problēmas. Pazūdot enerģijai, tās sāk karst un gāze izplūst. Lielākā daļa sadeg. Automātisks drošības līdzeklis, kas radīts, lai rūpnīcās apturētu gāzu izplatīšanos. Taču daudzām tvertnēm noplūstot, sprākstošā gāze var nokļūt līdz pamestajām automašīnām. Vajadzīga tikai neliela dzirkstele. Aizdegoties simtiem ķīmisko rūpnīcu visā pasaulē, šādi ugunsgrēki ilgs dienām. Tikai 6 stundu laikā pēc mūsu pazušanas visā pasaulē ir iedegušies daudzi laika degļi. Pagājušas 3 dienas kopš cilvēku pazušanas no Zemes virsmas. Bez mūsu vadības lielākā daļa automašīnu ir apstājušās. No rūpnīcām ir izplūdis tūkstošiem tonu toksisku ķīmisko vielu, piesārņojot jauno pasauli. Big Benu Londonā, Anglijā, cilvēki uzvelk reizi 3 dienās. Bez mums tas nozvana pēdējo reizi. Cilvēku laiks, cilvēku vēsture ir apstājusies. Taču dzīve uz Zemes turpinās. Dzīvnieki mājās un dzīvokļos paliek ar vien nemierīgāki. Ir pagājušas 3 dienas, kopš kāds viņus parojis. Pēc to īpašnieku pazušanas Kanādā vien palikuši iesprostoti vairāk nekā 2 miljoni suņu. Mājdzīvniekiem ir jāizlaužas no mājām, citādi tie ies bojā. Dažviet vēl joprojām deg mākslīgais apgaismojums, taču drīz arī tas izdzisīs. Gaismas vēl deg arī atomelektrostacijās. Tiklīdz nodzis elektrība, ieslēdzās dīzeļģeneratori. Tomēr bez enerģijas šī ēka drīz izraisīs nebijušu katastrofu. Tajā nebūs vainīgs reaktors, bet gan izlietotā degviela. Pēc tam, kad to izmanto enerģijas ražošanā, radioaktīvo degvielu glabā dzēsēšanas baseinos. Baseins ir 10 metrus dziļš un pildīts ar 400 tonnām izmantotas kodoldegvielas. Sašķeltie atomi turpina šķelties, izdalot siltumu un radiāciju. Degviela tiek uzglabāta cirkonija sakausējuma caurulēs, un tās ir bīstamas. Pirms tās var atzist, tām vairāki gadi jāuzglabājas plūstošā atvēsinātā ūdenī.
Šīs kodoldegvielas uzglabāšanas vietas ir izplatītas visā pasaulē. Kanādā ir 11, Amerikas Savienotajās valstīs vien ir 75. Degviela atrodas drošībā tikmēr, kamēr darbojas ģeneratori un uztur ūdeni vēsu. Taču, ja kāds neuzpildīs dīzeļģeneratorus, tie apstāsies. Ceturtā diena jaunajā pasaulē. Pilsētā dzīvojošā kucīte Sukija bija radusi pie kūkām un smalkmaizītēm. Tagad, lai paēstu, tā rakņājas atkritumos. Sūkņi notekūdeņa attīrīšanas iekārtās bez elektrības vairs nedarbojas. Upēs un ezeros ieplūst neattīrīti notekūdeņi. Pēc mums ir palikusi pasaule pilna ar lielopiem. Pavisam to ir 1,4 miljārdi, pa vienam uz katru ģimeni. Pēc mūsu pazušanas Amerikas Savienotajās valstīs vien 90 000 lielopu ir izglābušies no nokaušanas. Katrai piena govī dienā ir nepieciešami 45 kg barības un 95 litri ūdens. Kad elektrība ir pazudusi, ūdens krājumi izsīkst. Tās nomirs, ja neatradīs ūdeni dažu dienu laikā. Kad izslēdzas elektriskais žoks, dažiem lielākajiem dzīvniekiem ir iespēja izbēgt. Taču lielākā daļa zooloģiskā dārza dzīvnieku mirst krātiņos. Ziloņiem katru dienu nepieciešams līdz pat 180 kg barības. Asfaltētajās priekšpilsētās, kas ieskauj zooloģiskos dārzus, to būs grūti atrast. Plēsēji arī klīst pa priekšpilsētām. Šīs izsalkušās lauvas ir pamanījušas vēl kādu bēgli. Taču lauvas savas medību iemaņas attīstījušas savannās, nevis priekšpilsētās. Kāpt pa plastmasu ir daudz grūtāk nekā pa koku. Šo pavijānu tās neaizsniegs, tāpēc tām jāsameklē kāds vieglāk notverams upuris. Kamieļi ir piemēroti jaunajai pasaulē. Tie apēd dažus kumosus no visiem augiem, kurus atrod, izlemjot, kuri ir bīstami un kuri vērtīgi. Kad kamieļi atrod ko garšīgu, tie izmeklē visas malas, lai to atrastu. Kamēr lauvas meklē barību, putni migrē. Mūsu pazušanas dēļ šogad izdzīvos daudz vairāk putnu. Iepriekšējos gados tie saskārās ar nāvējošiem šķēršļiem, lidojot cauri tādām pilsētām kā Ņujorka.
Stikla pilsētas dienā pārvēršas par spoguļu valstību. Katru gadu ASV, ietriecoties logos, bojā gāja 100 miljoni putnu. Naktī putniem orientēties palīdz zvaigznes. Cilvēki izgaismo pilsētas, lai padzītu tumsu. Gaismas apmulsināti putni bieži riņķo ap ēkām, līdz mirst no noguruma. Tagad migrējošie putni var drošāk lidot pāri lielākajām pilsētām. Pārziemošanas vietas sasniegs vairāk putnu. Lai izdzīvotu pilsētas ielās, suņi no mājdzīvniekiem ir pārvērtušies par plēsējiem. Nedēļu pēc saimnieku pazušanas suņi sāk pulcēties baros un cīnīties par varu. Pēdējo reizi tas notika 2005. gadā, kad viesuļvētra Katrīna Ņūorleānā piespieda cilvēkus pamest savus suņus. Tie sāka medīt baros. Mēs esam radījuši vairāk nekā 400 sugu. Dažu sugu pārstāvji, kā sukie, nav tik lieli un spēcīgi, lai ilgi pastāvētu jaunajā pasaulē. Gluži kā vilki, suņi nogalinās savējos. Tagad katrs mazais suns ir potenciāla maltīte. Dažu nākamo nedēļu laikā liela daļa mazo suņu tiks apēsta. Pagājušas 7 dienas kopš mūsu pazušanas. Atomelektrostacijās pietrūkst degvielas. Bez enerģijas vēsais ūdens vairs necirkulē. Temperatūra ceļas. Paies vairākas dienas, līdz viss ūdens sāks vārīties. Bet nav neviena, kas apturētu milzīgas radioaktīvu nogulšņu devas atbrīvošanos. Tā ir daudz spēcīgāka par 500 Hirosimām. Pagājušas 10 dienas kopš cilvēku pazušanas. Pilsētu suņi klejo pa laukiem, meklējot barību. Tie ir pietiekami izsalkuši, lai ēstu visu, ko atrod. Un tie atrod laukus, kur ir pilni ar līķiem. Visas piena govis ir pagalam. To izraisījusi mūsu pēkšņā pazušana. Cilvēki tās ir audzējuši 8000 gadu, pietiekami ilgi, lai pazustu daļa no to agresivitātes. Pirms 2 nedēļām daudzi no šiem suņiem ēda buņģās pildītu barību. Taču ne visas govis ir mirušas. Ziemeļamerikas rietumu plašumos lielopi dzīvo brīvībā. Kad mēs pazudām, daudzi mājdzīvnieki bija iesprostoti krātiņos. Bez mūsu aprūpes ASV vien ir gājis bojā 1,5 miljards vistu. Palikuši ir tikai brīvībā dzīvojošie mājputni. Pagājušas 10 dienas kopš cilvēku pazušanas. Bez enerģijas pilsētas ir klusas. Tagad dzīvnieki, kurus reiz cilvēki turēja krātiņos, var brīvi pārvietoties
taču tie cīnās par izdzīvošanu. Plēsēji nav vienīgie, kas rada problēmas. Aiz sevis esam atstājuši nāvējošu pārsteigumu. Jau vairākas dienas no izlietotās kodoldegvielas ēkas izplūst ļoti karsts tvaiks. Bez papildu enerģijas nav nekā, kas atdzesētu degvielu. Šajā ēkā ir vairāk radioaktivitātes nekā 250 atombumbās. Tā ir kodola katastrofa. Radioaktīvais džins ir atbrīvots, un to neviens nevar apturēt. No spēkstacijas izplūst nāvējošs radiācijas kokteilis. Daži no elementiem, piemēram, stroncijs 90, būs bīstams vismaz 300 gadus. Plutonijs būs radioaktīvs 240 000 gadu. Spēkstacijas tuvumā uzreiz aiziet bojā priedes. Radiācija iesūcas koku grubļainajā mizā un lipīgajos sveķos. Chlorofils, kas piešķir kokiem zaļo krāsu, ir bojāts, tāpēc tie paliek sarkani. Pēdējo reizi mežs šādi gāja bojā Černobiļas katastrofā 1986. gadā. Radiācija piesārņoja 129 000 kilometru lielu teritoriju, gandrīz Anglijas lielumā. Neapdzīvotajā pasaulē šāda aina atkārtojas nepārtraukti. Ilinoisas štatā ir 6 atomelektrostacijas. Radioaktīvi dūmi piepilda Čikāgas ielas, pasaulē pirmās kodolreakcijas vietu. ASV austrumos 30 atomelektrostacijās izceļas ugunsgrēki. Katra no tām ir gandrīz 20 reizes radioaktīvāka par Černobiļu. Aizdegas arī lielākā daļa Eiropas 173 reaktoru. Radiācija, ko nes vējš, kļūst par neredzamu indi, kas nosēžas pāri 1000 kvadrātkilometru. Ja mēs apdzīvotu planētu, radiācija miljoniem cilvēku izraisītu vēzi. Dažu nedēļu laikā gigantisks radioaktīvu dūmu un daļiņu vēdeklis izplešas pāri ziemeļu puslodei. Daļa radiācijas ar lietus palīdzību nonāk zemē, koncentrējot tās nāvējošo iedarbību. Lielie dzīvnieki bēg no vietām, kur radiācija saindējusi augus. Taču mazi dzīvnieki mitinās cieši pie meža zemsedzes, kur radiācija pārklāja lapas un zemi. Radiācija dzīvajos audos var iespiesties tikai centimetra dziļumā. Kad briedis apēd saindētu augu, radioaktivitāte iekļūst tā spalvā vai vēderā, sirdi un aknas atstājot neskartas. Mazākiem dzīvniekiem radiācija sakropļo orgānus. Vissmagāk skartajos reģionos puse no grauzējiem un kukaiņiem iet bojā. Dzīvniekiem pilsētās un priekšpilsētās ir pieejami barības avoti, kas nav tik ļoti radioaktīvi. Dažreiz pietiek ar vienu vietu. Pilsētas pelēm pietiek ar barību pārtikas veikalos, lai izdzīvotu vairākas paaudzes. Peļu mātei gadā var piedzimt vairāk par 70 mazuļiem. Radiācija ārpusē ir nogalinājusi gandrīz visas peles, tāpēc šis kaķis dodas iekšā.
Lai izdzīvotu, kaķim nepieciešams dienā ēst 8 peles. Lai iegūtu nepieciešamos taukus, olbaltumvielas un vitamīnus, cilvēkam vajadzīga dažāda barība. Kaķiem nē. Tie paši spēj radīt C vitamīnu un pārējo iegūt no peļu smadzenēm un iekšām. Dzīvnieki ielaužas cilvēku pasaulē, lai iegūtu barību. Izplešoties radiācijas mākoņiem, mūsu atstātā pārtika palīdzēs tiem izdzīvot. Trīs mēneši kopš cilvēku pazušanas. Gaisā vairs nav radiācijas. Pilsētas ir klusas un laikapstākļi uzlabojas. Mēs esam radījuši daudz mākslīgo putekļu. Putekļi mākoņos veido lietus lāses. Bez mūsu radītā piesārņojuma pilsētā retāk līst. Arī gaiss ir skaidrāks. Piemēram, Manhetenā un Toronto redzamība ir palielinājusies no 30 līdz 160 kilometriem. Pilsētas suņi turpina laukos meklēt barību. Taču lielākajai daļai bijušo mājdzīvnieku ir vājas medību iemaņas. Ja suņi ir ļoti izsalkuši, tie mēģinās uzbrukt jebkam. Tāpat kā vilkus, medībās tos vada instinkti. Suņi zina, ka kožot kājās vai kaklā var nomedīt lielu dzīvnieku. Tomēr šoreiz tas nebūs iespējams. Kad esam pazuduši, ziloņiem vairs nav ienaidnieku. Tikai 4 mēnešu laikā radioaktīvajā pasaulē mājdzīvnieki un zooloģiskā dārza dzīvnieki ir kļuvuši par slepkavām. Tagad tiem jātiek galā ar nākamo izaicinājumu – ziemu. Pagājis pusgads kopš cilvēku pazušanas. Ir pienācis decembris. Agrākie zooloģiskā dārza dzīvnieki un mājdzīvnieki ir vai nu pielāgojušies, vai gājuši bojā. Izdzīvojušajiem jāstājas pretī nākamajam izaicinājumam – ziemai. Tiek uzskatīts, ka tarakāni izdzīvot arī bez mums. Taču tie ziemeļos izplatījās tikai tad, kad sākām izmantot centrālo apkuri. Pazūdot elektrībai un apkurei, miljoniem tarakānu ap Ziemassvētkiem būs gājuši bojā. Citiem dzīvniekiem mūsu pazušana nesagādā problēmas. Tā ir izdevība. Piemēram, jenoti un vāveres jau zina, kā izdzīvot augstumā. Tie liekas gulēt. Šoziem paveras jauna pasaule ar iespējamām pārziemošanas vietām. Cilvēku mītnēs ir sausāk un drošāk par gulēšanu ārpusē. Vāveres mitinās kokos. Tās dodas augststāvā. Savukārt skunksi labprātāk nakšņo uz zemes. Ziemā guļošajiem dzīvniekiem netraucē apkurs trūkums. Ķermeņa temperatūra var nokrist līdz 0 grādiem. To priekšteči jau senos laikos attīstījuši šo izdzīvošanas stratēģiju. Taču Āfrikas ziloņi nav pielāgojušies stingzinošajam augstumam.
To ķermenis atbrīvojas no karstuma, nevis to saglabā. Plānās ausis Āfrikā būtu palīdzējušas atvēsināties, taču pēc izbēgšanas no zooloģiskā dārza tās salst. Lai izdzīvotu, zilonim jādodas uz dienvidiem. Desmit mēneši kopš cilvēku pazušanas. Pēc ziemas ir pienācis tāds pavasaris, kāds vēl nav pieredzēts. Mežos blakus atomelektrostacijām tas ir kluss. Mūžzaļie augi ir saindēti un nekad vairs nespēs augt un dzīt jaunus asnus. Taču tālāk no spēkstacijām pavasaris palīdz atjaunot mūsu postījumus. Lietus no lapām un mizas noskalo radioaktīvos putekļus un iežus. Indīgie atomi tiek ieskaloti zemē. Visā pasaulē ir pazudis lielākais dzīvnieku ienaidnieks. Bez cilvēkiem nav ne mašīnu, ne medību. Dzīvniekiem pārņemot brīvās teritorijas, to skaits strauji pieaug. Maijs, 11 mēneši kopš mūsu pazušanas. Pēdējā gadā automašīnas saražoja 7 miljārdus tonu ogleskābās gāzes. Tā ir vairāk nekā 1 tonna uz cilvēku. Šī gāze ir vainojama pusē no cilvēka radītās globālās sasilšanas. Tagad oglekļa dioksīdu var pārstrādāt ātrāk nekā jebkad. Daļēji tas ir pavasara nopelns. Jaunu augu un lapu augšanai ir vajadzīga ogleskābā gāze. To iegūst no gaisa, dabiski attīrot piesārņoto planētu. Hektārs koku patērēs tikpat gāzes, cik 5 mašīnas to saražojušas gada laikā. Šajā pavasarī daba pārņems lielu teritoriju. Pēdējos 10 000 gadu mēs esam turējuši planētu savā varā. Losandželosas centrā vien 2/3 zemes klāj ceļi un stāvvietas. Esam pārveidojuši arī priekšpilsētas. Savienotajās valstīs zālāji un golfa laukumi aizņēma teritoriju, kas lielāka par Floridu. Taču pēc mūsu pazušanas daba atgriežas. Tā atgūst miljoniem ceļu un automaģistrāļu kilometru. Pirmie iekarotāji ir sūnas un ķērpji. Tie var augt jebkurā spraugā un tiem nepieciešams tikai ūdens. 5 gadu laikā pēc mūsu pazušanas sūnas ir sagatavojušas augsni zālei. Reiz rūpīgi koptais futbola laukums pēc 10 gadiem kļuvis mežonīgs. 15 gadi kopš mūsu pazušanas. Ātraudzīgie koki ir iesakņojušies kādreizējā bērnu rotaļlaukumā. Šie jaunie augi palīdzēs uzsūkt tādas siltumnīcas efekta gāzes kā ogleskābā gāze. Gadu no gada mūsu ietekme uz planētu samazinās. Taču cilvēki ir mēģinājuši iekarot arī debesis. Tagad pazudīs arī šis atgādinājums par mums. 30 gadi kopš cilvēku pazušanas. Vienīgo gaismu naktī dod zvaigznes un mēnesis. Reiz mēs bijām radījuši mūžīgo gaismu, ko varēja redzēt no kosmosa. Pēdējo mēnešu laikā ir redzamas savādas krītošas zvaigznes.
Dažas ietriecas zemē. Tie nav ierastie meteorīti. Šīs krītošās zvaigznes ir palikušas no kosmosa laikmeta. Mēs aiz sevis esam atstājuši 25,000 objektu, kas riņķo ap Zemi. Lielākā daļa no tiem ir 50 gadu ilgušās kosmosa apguves pārpalikumi, sākot ar spailēm līdz raķešu gabaliem. Bez mums nav nekā, kas tām neļautu krist lejā. Ik pēc 11 gadiem uz Saules virsmas izceļas vētras. To radiācija liek Zemes atmosfērai izplesties. Tas apstādina satelītus un citus atkritumus kosmosa telpā. Satelīti no augstākajām orbītām 30 gadu laikā ir lēnām pieriņķojuši tuvāk Zemei. Nu tie gāžas lejā. Pasaule ir mainījusies kopš laika, kad satelīti pēdējo reizi bija uz Zemes. Cilvēku mājvietas lēnām sabrūk. To ir veicinājuši arī dzīvnieki, jau vairākus desmitus gadu meklējot barību. Mājās iekļūst sēklas un augsne. Viesistabās aug koki. Ēdamistabās un virtuvēs līst lietus. Griesti un grīdas pūst un sagrūst. Reiz skolās tika mācīts, ka cilvēki valda pār dabu. Taču tikai 30 gadu laikā daba ir atguvusi to, ko reiz cilvēki atņēma. Pārmaiņas īpaši izjūtamas piekrastēs. Daudzas pilsētas un mājas mēs cēlām okeāna tuvumā. Tagad viesuļu vētras tās iznīcina. Villas un kotedžas no Miami līdz Halifaksai ir izzudušas. Globālā sasilšana joprojām ietekmē okeānus. Kamēr uz Zemes sabrūk mājas, vismaz 50,000 kuģu ir izmesti krastā vai rūsē jūras dzelmē. Šie kuģu vraki vilina haizivis un citas zivis. Nogrimušie kuģi sniedz zivīm patvērumu, kur dzīvot un vairoties. Lai pārņemtu planētu savā varā, mums bija nepieciešami 10,000 gadu. Tagad daba iebrūk civilizācijas galvaspilsētā - betona džungļos. 30 gadi kopš cilvēku pazušanas. Enerģija jau sen ir pazudusi. Automašīnu un lidmašīnu griezīgā skaņa vairs nav dzirdama. Mūsu pilsētās vēl arvien kūsā dzīvība. Suņi medī baros, klejojot pa ceļiem un ietvēm, kur reiz staigājām mēs paši. Ņujorkas centrāla parks izplešas. Cauri pilsētai vējš dzen smiltis un sēklas. Tās iesakņojas it visur. Reiz sagaidot jaungadu, daudzi skatījās uz Times Square.
Tagad tas pazūd zem zaļas segas. Daba pārņem pasauli, pilsētu pēc pilsētas. Jaunie koki dzen asnus Londonā, Trafalgar skverā. Mežs ieskauj Brandenburgas vārtus Berlīnē, sadalot teritoriju kādreizējā Austrumvācijā un Rietumvācijā. 30 gadi kopš mūsu pazušanas. Pamestajās ielās plīst stikls. Kādreiz stikla biroja tornis bija modernisma simbols. Vienā debesskrāpī bija vairāk stikla nekā tika izgatavots visā Romiešu impērijā. Taču debesskrāpjos stiklus saturēja metāla skavas un blīves. Pēc 30 gadiem skavas ir sarūsējušas, blīvējums ir saplaisājis un trausls. Plaisās iekļūst ūdens, rāmji kļūst vaļīgi. Pilsētās reiz tukšie medību lauki ir pilni ar medījumu. Betona džungļi atdzīvojas. Gandrīz visas cilvēces relikvijas lēnām sadalās. Pēc daudziem pamestības gadiem sāk atdalīties krāsa. Tīrs metāls ir pakļauts visiem laikapstākļiem. Nekontrolēti izplatās rūsa. Taču ne viss rūsē. Plastmasas molekulas ir tik lielas, ka ne baktērijas, ne kukaiņi tās nespēj iznīcināt. Jaunā pasaule aprok visu, kas veidots no plastmasas. Plastmasas vienīgais ienaidnieks ir uguns. Zibens izraisītā uguns iznīcina jebkuru plastmasu. Tā aprī lielas platības. Daba uzvar arī betonu. Reiz tā bija cilvēku pārpildīta dzelzceļa stacija. Tagad tās betona jumts brūk. Lietus izskalo kaļķakmeni, ko izmanto tā ražošanā. Ik gadu stalaktīti izaug par centimetru garāki, līdz nolūst, padarot betonu trauslu. Lai arī esam prom, kāds no mūsu mantojumiem šo procesu pātrina. Vairāk nekā 100 gadu esam kurinājuši degizrakteņus. Gaisā ir nonākušas daudzas tonnas ogleskābās gāzes. Atgriežoties uz Zemes, ogleskābā gāze sajaucas ar lietus ūdeni, veidojot ogļskābi, kas sēd betonu. Lielu daļu mūsu modernās pasaules veido betons. Pilsētas visā pasaulē sagaida tāds pats liktenis - lēna sadalīšanās, dabai pārņemot planētu. Ēkai nav logu, tāpēc nekas neatur putnus un dzīvniekus no reiz augstu vērtēto stūra biroju ieņemšanas. Taču biroji nav paredzēti laikapstākļu ietekmei. Griestu flīzes un reģipsis nespēja izturēt vēju un lietu vairāk par 60 gadiem.
Rūsa ir visur. Krāsa lobās, jo nav neviena, kas veiktu remontu. Mūsu pasaule brūk. Piemēram, Parīzē nolīst 630 mm lietus gadā. Lietus mērcē šī biroja torņa betona karkasu, kas reiz bija pasargāts. Ogļskābai gāzei, iekļūstot betonā, rodas plaisa. Gāzes sastop mikroskopisku poru labirintu un laužas betonā, līdz sasniedz metālu, kas dod ēkai papildu stingrību. Parasti šādi stieņi ir apslēpti. Nu, ogļskābās gāzes ietekmē, tas rūsē. Norūsējusī virsma izplešas līdz pat 10 reizēm lielāka nekā parasti. Plaisas parādās virspusē. Postot ēku no iekšpuses, tās izplatās kā vēzis. Plaisas parādās it visur, un nav neviena, kas tās aiztaisītu. Ja cilvēki dzīvotu un strādātu uz šīs planētas, tad šī problēma tiktu atrisināta. Saplēsājušais betons būtu atjaunots vai samainīts. Bet tagad to neviens neuzmana. Kad ūdens sasalst, tas izplešas, vēl vairāk bojājot drūpošās mājas. Nemitīgā sasalšana un atkušana veicina plaisu palielināšanos. Vajadzīgi tikai 100 gadi. Bez mums betons ir pārāk sabojāts un trausls, lai izturētu savu svaru. Ielūst grīdas uz trauslā betona, kas atrodas apakšā. Pazūd pilsētas, kas reiz bijušas mūsu modernās pasaules centrs. Soli pa solim planēta absorbē mūsu atstātās pēdas. Savulaik mēs centāmies valdīt pār dabu, izmantot tās spēkus savā labā. 120 gadi kopš mūsu pazušanas. Daudzi modernie debesu skrāpji ir pārvērtušies grubešu kaudzēs. Nepārtrauktais gaisa un lietus uzbrukums ir iznīcinājis betonas sienas. Vietā, kur reiz stāvēja debesu skrāpji, ir mainījies laiks. Mūsu laikā asfalts absorbēja 95% saules gaismas siltuma. Pilsētas bija karstas, līdz pat 10 grādiem karstākas nekā apkārtējie meži un lauki. Bet, kad mūsu vairs nav, melno asfaltu klājas zāle un koki. Temperatūra pazeminās. Klimats mainās arī ārpus pilsētām. Okeāna ietekmē ir beigusies globālā sasilšana. Viļņi pēdējos 100 gadu laikā ir uzsūkuši ogļskābo gāzi jūras virsējā slānī. Mikroskopiskais planktons un vēžveidīgie ir to absorbējuši savā ķermenī. Ejot bojā, tie nogrimst okeāna dzelmē, sev līdzi nesot ogļskābo gāzi. Pēc 120 gadiem, kad automašīnas beidz darboties, lielākā daļa to izmešu beidzot tiek aprakti.
To var just visur šajā jaunajā pasaulē. Jaunie koki Berlīnē piesaista jaunu dzīvību. Tie spraucas cauri betonam, nodrošinot dzīvniekus ar ideālu barības avotu. Sekojot briedim, šie vilki no laukiem ir ieklīduši pilsētā. Cilvēki Vācijā jau sen bija nogalinājuši lielāko daļu vilku. Šie mednieki ir imigranti no Polijas. 140 gadus kopš cilvēku pazušanas Eiropā atkal medī tūkstošiem vilku. Tiem jāēd ik pēc dažām dienām. Tāpēc, sekojot medījumam, tie ieklīst centrā. Pilsētas džungļi ir kļuvuši par jauniem medību laukiem. Now been 150 gadi kopš cilvēku pazušanas no Zemes. Bez melnajiem ceļiem un jumtiem pilsētas kļuvušas augstākas. Ziemeļpilsētās ir vairāk sniega, un tas turas ilgāk. Lai pārciestu augstākas ziemas, vilki cenšas vairāk paēst. Esam novirzījuši plūdumu 2/3 no lielākajām upēm. Šī ir Temze Londonā. Cilvēki ir centušies to savaldīt jau 1000 gadu. Tagad tā izlaužas. Tās paisumi un vētras radītie plūdi draudēja apludināt pilsētu. Lai savaldītu ūdeni, tika uzcelta viena no lielākajām slūžu sistēmām. Tagad to neviens nekontrolē. Plūdamaiņas ir ievilkušas laivas tiltos, izveidojot aizsprostu. Temze ir izlauzusies ap tiltiem, apludinot krastus. Londona pārvēršas par purvu, kādu to romieši šeit ieraudzīja pirms 2000 gadiem. Citā pasaules malā problēma ir ūdens trūkums. Impērijas ieleja, Dienvidkalifornijā. No šejienes katru ziemu ar augļiem un dārzeņiem apgādāja pusi Amerikas. Saulē spīdot 350 dienas gadā, dažas kultūras bija iespējams novākt pat 4 reizes. Gada laikā šeit nolīst tikai 750 mm lietus. Sausajā gaisā mājas paliek neskartas. Taču kultūra augiem tas ir par maz. Lauksaimnieki ūdeni ieguva no Kolorādo upes, katru gadu gandrīz 4 triljonus litru. Ar to pietiek, lai katru lauku nosegtu ar 2 metriem ūdens. Pēc mūsu pazušanas apūdeņošana apstājās. Agrākais Kalifornijas lauksaimniecības brīnums tagad atkal ir tuksnesis. 500 km uz ziemeļaustrumiem atrodas vēl kāda cilvēka veidota oāze - Lasvegasa.
Built in the middle of Tā the ir desert, uzcelta its tūkstneša casinos vidū. and fountains Ūdeni, used kazino un water strūklakām provided by piegādāja elektriskie sūkņi. When the power Pēc went strāvas off, pazušanas the taps went krāni palika sausi. The desert Pilsētu reclaimed pārņem the city. tūkstnesis. But nature hasn't been Taču able to dabai nav erase all izdevies evidence izdzēst of our visas presence. mūsu liecības. This is the Kolorādo River. upe. It hasn't changed Šajos much in 150 gados 150 tā nav years daudz since we left. mainījusies. Before the modern age, Pirms modernā this laikmeta river was tā bija much dziļāka deeper un and stronger. spēcīgāka. It carved the Tā reiz izveidoja lielo kanjonu. dozens of dams Kolorādo lie upē along ir the Colorado desmitiem River. aizsprostu. Cutting the river Tie down to a pārvērš stream upi when it strautiņā, reaches the kas ocean. Meksikā sasniedz okeānu. Its massive power Šis milzu is locked in spēks the reservoirs ir ieslēgts deep mūsu within. veidotajos rezervuāros. It's now 200 Pagājuši years jau since we disappeared 200 from the gadu land. kopš mūsu pazušanas. Nature has taken over Daba ir the world's pārņēmusi cities. daudzas pilsētas, But some taču rivers dažas still upes shackled like joprojām concrete kontrolē monoliths. betona monolīti. In the American West, Amerikas rietumos dozens of dams desmitiem block aizsprostu Colorado. ierobežo Kolorādo upi. The largest of all Lielākais is the Hoover ir Dam. Hūvera dambis. As tall as a Tas ir 70-story 70 stāvu ēkas augstumā, building. Its base is un as tā thick as pamata 2 biezums football ir fields. 2 futbola laukumi. Enough concrete was Ar used šeit here izmantoto to pave the betonu highway pietiktu, from lai New noklātu York to ceļu no San Ņujorkas Francisco. līdz San Francisco. The dam created a Aizsprosts reservoir radīja filled with rezervuāru Mīda ezeru. There's enough Ar tā water here to ūdeni cover pietiktu, what lai used to be kādreizējo the city of Ņujorkas New York. štatu noklātu ar Under 30 30 centimetrus biezu of water. ūdenskārtu. Much of this metal Lielāko daļu structure šīs is made of milzīgās solid struktūras concrete. veido betons. But even Taču pat this šis monument to cilvēka human izdomas ingenuity piemineklis is in ir danger. apdraudēts. The reason lies Iemesls to the slēpjas north, ziemeļos, up the upes Colorado augštecē, River. kādreizējā Near what Jūtas used to be štata the border of robežas Utah. tuvumā. This is the Galēna Grand Canyon kanjona Dam. aizsprosts. This dam was To created to izveidoja, lai prevent nodrošinātu emergency ūdens supply of rezerves water should gadījumā, reservoirs ja rezervuāri downstream upes ever leitecē run dry. izsīktu. Built to last Lai arī for tas ir centuries, pamatīgi uzbūvēts, this dam has a tam ir major viens weak vājais spot, punkts its spillways. - noteces. They're like the Tas ir kā overflow drain vannas on a bathtub. pārplūdes novadcaurule. If the river Ja level ūdens gets too līmenis ir high, pārāk augsts, the excess liekais water ūdens escapes through aizplūst pa spillway noteču tunnels, tuneļiem, so that lai nothing nekas can go netiktu over the pāri top of the aizsprosta dam. malai. But these spillways Taču tuneļi don't netiek deal galā ar with pēkšņiem simple plūdiem. floods. The trigger is high Iemesls in the slēpjas augstu kalnos. This past winter, Iepriekšējā ziemā bija vairāk sniega nekā ierasts. as it melted, Izkusušais a heavy pavasara spring palūdens runoff traucas swept lejā down uz through Kolorādo. Colorado. Plūdi virzās uz aizsprostu. Floodwaters are heading for the dam. After centuries Pēc of rūsēšanas daudzu rust, gadsimtu garumā vārti, kas kontrolē noteces, ir sabrukuši. the water surges Ūdens through nesas tunnels caur deep tuneļiem inside dziļi the dam. aizsprostā. And as it Notiek does, kas something savāds. strange happens. Low pressure Ūdenī bubbles form veidojas in the water. zemes spiediena burbuļi. They cause To large iespējā notiek explosions sprādzieni, that make their way kas through the izgrauž rock ceļu towards caur the dam klinti itself. aizsprosta virzienā. Even without us, Speciālas special betona concrete rampas ramps and noticēs spillways prevented this. reiz novērsa šo procesu. But after 200 Taču 200 gadu years, laikā too much tuneļos ir notikusi pārāk liela erozija. $17 billion Leju cubic plūst meters of water 17 heads miljārdi downstream. kubikmetru ūdens.
The surge is over. Bangas ir vairāk nekā 16 metru augstas. It sweeps Tas down plūst towards lejup the uz Hoovera dambi. The Hoover was Tas built spēj to noturēt about 219,000 kg uz kvadrātmetru. But its Taču design dambja was veidotāji nebija anticipated. gaidījuši ko tādu. The water pours Ūdens plūst pāri Hoovera dambim un savā ceļā noslauka visu. Now it tears Tagad tas dodas uz dienvidiem ar 40 km/h, sagraujot desmitiem aizsprostu. after 18 Pēc 18 stundām tas sasniedz Kalifornijas līci. for the first time. Pirmo reizi 200 gados Kolorādo upe ieplūst jūrā kā straume, nevis strautiņš. The release of Kolorādo atbrīvošana pārveido šo Ziemeļamerikas daļu. a vast marsh Atdzīvosies plašs purvs, kas reiz bija viens no Amerikas brīnumiem. Hundreds of species Tā kā daba izdzēš vienu no mūsu sasniegumiem, simtiem sugu atrod jaunu mājvietu. all over the Daba world, atgūst nature is planētu. reclaiming the planet. In France, Francijā parts of daļa Paris Parīzes are atkal ir marshy. kļuvusi par purvu. In California, Kalifornijā apūdeņotie lauki ir pārvērtušies tuksnesī. and Manhattan Manhetena pirmo reizi kopš holandiešu ierašanās ir kļuvusi par mežu. as altered rivers Kad tādas pārveidotas upes kā Mississippi atgriežas gultnē, silt creates sanesas new land. veido jaunu zemi. South of New Uz Orleans, dienvidiem no Ņūorleānas atklājas vairāk nekā 647 kvadrātkilometri zemes, kas pazuda, kad tika aizsprostota Mississippi. our sudden Mūsu disappearance pazušana is being felt in the ietekmē oceans, arī too. okeānus. We once took Reiz mēs dienā nozvejojām 235 tonnas zivju. Now, with Tagad, kad vairs nav traleru, zivis dzīvo ilgāk un izaug lielākas. cod, Mensa, kas reiz bija 60 cm gara, ir kļuvusi 3 reizes lielāka. large creatures Arī dzelmes lielie dzīvnieki mūsu prombūtnē atgūstas. 200 years Vaļiem 200 gadi bez mums ir nākuši par labu. they've had a lot Tiem to bijis recover no from. daudz kā jāatlapst. Before the petroleum industry, Pirms naftas ieguves vaļi bija galvenais iekārtu un lampu eļļas avots. when humans Kad cilvēki sāk iegūt naftu, vaļu medības samazinājās. But then Taču tad radās cita problēma. large Lieli moderni kuģi. in our last Mūsu pēdējo 50 gadu laikā uz zemes kuģu skaits dubultojās. the noise of To ship skaņa engines zem ūdens traveled izplatījās thousands of miles. tūkstošiem kilometru attālumā. That noise Lielais pollution troksnis was a huge sagādāja problem lielas for problēmas whales. vaļiem visā pasaulē. One of the reasons whales Vaļi sink izmanto is to skaņu, lai find mates. atrastu partneri, But ship taču noise kuģu interferes troksnis with those iztraucēja sounds. šīs skaņas. With humans Kad mūsu vairs nav, vaļi atkal var sūtīt pārošanās skaņas, kuras zem ūdens var dzirdēt līdz pat 1600 km attālumam no Havaju salām līdz Japānai.
After 200 Pēc years, 200 our gadiem impact here is mūsu vanishing. ietekme pazūda. But on land, Taču there are uz still zemes relics vēl of saglabājušās humanity dažas relikvijas. When we ruled Kad the mēs earth, valdījām pār we pasauli, seemed mēs driven radījām to mūsu those varas symbols of our simbolus. But how long Cik will they ilgi endure? tie izturēs? Which of our monuments Kurš will be paliks the last to pēdējais, fall tad, kad mūsu now vairs they've nav? disappeared? It's now 230 gadi kopš mūsu pazušanas. Paliek arvien grūtāk atrast pazīmes, kas liecinātu, ka šeit reiz dzīvojusi gudra, radoša suga. Daba aprijusi lielāko daļu pilsētu, taču vēl pastāv dažas liecības par cilvēku eksistenci. Ironiskā kārtā saglabājušās vecākās, piemēram, Lielais Ķīnas mūris. Pirms vairāk nekā 4000 gadu ēģiptieši uzcēla piramīdas un sfinksu. Bet vai modernās celtnes bez mums var izdzīvot tikpat ilgi? Eiropā atrodas viens no vislabāk zināmajiem pieminekļiem - Eifeļtornis. Tas ir 324 metrus garš un tika uzcelts 1889. gadā par godu pasaules izstādei. To bija paredzēts nojaukt pēc 20 gadiem. Francūžiem tas iepatikās, un tas kļuva par vienu no pasaulē populārākajiem pieminekļiem. Šo 19. gadsimta pieminekli uzcēla tiltu būvnieki. Šis tilts uz debesīm ir izdzīvojis ilgāk par jebkuru debesu skrāpi. Režģa struktūra piešķir tornim izturību, lai arī nav izmantots daudz metāla. Tas sver tikai 7300 tonnu. Mūsu laikā, lai to pasargātu no laikapstākļu ietekmes, torni klāja 60 tonnas krāsas. Bet lietus ir ticis cauri. Arvien vairāk metāla atklājas gaisa iedarbībai. Tas sācis rūsēt. Katra lietus gāze aizskalo daļu no torņa. Trauslajam tornim var kaitēt pat mērens vējš, kas pieņemas spēkā tā augšdaļā. Parasti tornis vējā lokās. Taču ar laiku norūsējušās sijas sāk lūst. Ēkas nespēj piemēroties. Tās sastingst laikā.
species can Savukārt evolve sugas to deal spēja with new attīstīties, conditions. lai tiktu galā ar jauniem apstākļiem. Most of these pits Lielākā are the daļa no sons šīm of cūkām ir adopted cēlušās no who live tām, on farms. kas reiz dzīvoja fermās. In the shadow Tās ir augušas bojātā Eifeļa torņēnā. Feral pigs have Savvaļas bred cūkas ir with surviving sakrustojušās ar izdzīvojušajām mājas cūkām. The result is Rezultātā an radies animal with dzīvnieks dark ar fur, biezu, but tumšu whose spalvu. powers had taken years to breed out. Lauksaimnieki gadiem centušies no tās tikt vaļā. They need to Tām be jābūt healthy and veselīgām un tough to survive spēcīgām, in the lai new izdzīvotu world jaunajā around us. pasaulē. Another symbol of human Vēl kāds mūsu ingenuity izdomas stands simbols on the other atrodas side of the otrpus Atlantic. Atlantijas okeānam. The Statue of Brīvības Liberty statuju was uzcēla built in 1886. gadā. Tā ir 3 gadus vecāka par Eifeļa torni un izgatavota no masīvām vara plāksnēm. Since we've gone, Mūsu some pazušana parts of her are dažām better statujas than daļām before. nākusi par labu. Pollution coated her Piesārņojuma nose dēļ and tās cheeks deguns un with black vaigi bija noklāti ar melniem netīrumiem. But now that the Tagad, slick kad and grime pelni un have been netīrumi washed vairs out of the nepiesārņo skies, debesis, a new, jauna, cleaner statue tīrāka watches statuja over the lūkojas water. pār ūdeni. But not all Taču of ne the visas statues tās have been daļas ir found labi since we saglabājušās. disappeared. A forest Tās has grown up piekājē around the ir izaudzis statue. mežs. It's now littered Tas ir with piemētāts ar plates. vara plāksnēm. These plates are about as Plāksnes ir thick as 2 two monētu pennies, biezumā and they can un var last for saglabāties 1,000 years. tūkstošiem gadu. So why Kāpēc is the tās Statue krīt? of Liberty shedding her skin? After 200 Pirmā daļa, kas sadalījās pēc 230 gadiem, bija tās roka. Varš veido statujas ārpusi, savukārt dzels tās karkasu. Tā ir sarūsējusi tāpat kā Eifeļa tornis. Stieņi plecu daļā ir pārāk trausli, lai noturētu rokas un lāpas svaru. Pēc 2 gadsimtiem šo brīvības simbolu redz tikai savvaļa. Visa statuja balstās uz dzelzs karkasa. More than 200 gadu ir par daudz dažiem mūsu slavenākajiem pieminekļiem. Visā Ziemeļamerikā ir arvien grūtāk sameklēt cilvēces eksistences zīmes. Kontinenta austrumu daļu klāj milzīgs mežs. Koki ne tikai noklāja vecas priekšpilsētas un ceļus, koki tās aprok. 200 gadus kritušās lapas veido metru dziļu zemes kārtu, kas noklāja visu, ko esam atstājuši. Pielijušie strauti reizēm atklāja cilvēku eksistences atliekas. Tas ir viss, kas saglabājies no mājas. Joprojām var redzēt plastmasu, ko izmantoja modernajās ēkās. Šīs mobilais telefons ir neskarts 200 gadu pēc pēdējā zvana. Ja to neskar saules gaisma, tas var saglabāties vairākus gadsimtus. Metāls ir ļoti sarūsējis, taču nerūsējošais tērauds nav skarts. Šī pieticīgā virtuves izlietne var saglabāties simtiem tūkstošu gadu.
Some must Dažiem jāmainās. in the west. Rietumos Kanādas aļņi un brieži klejo pa bijušajām lauksaimniecības zemēm miljoniem hektāru platībā. And once again, Atkal šeit var sastapt bifeļu barus. found here. Herds can grow. Gada laikā bars var pieaugt par 30%. Horses have an easy Zirgiem ir vieglāk, tie attīstījās ilgi pirms mūsu ierašanās. humans arrived. Now Tagad they have a tie chance atkal var netraucēti klaiņot. once again. In just 200 Tikai 200 gadu laikā Ziemeļamerika ir kļuvusi mežonīga un aprakusi cilvēku mājas un pilsētas. It's now 1,000 Pagājuši years since 1000 every gadi, single kopš visi cilvēki pazuduši no zemes virsmas. In Paris, the Eifeļa tornis Parīzē is almost ir gone. gandrīz pazudis. In New York, Ņujorkā the Statue of brīvības Liberty has statuja fallen ir nogāzusies to the mežā. floor. Her iron Tās skeleton dzelzs has karkas completely ir given way. padevies. Her pedestal still Tomēr tās stands, piedestāls vēl stāv. however, made of solid Tas concrete izturēs and coated tūkstošiem in gadu, lead. jo veidots no betona un pārklāts ar granītu. But given enough time, Taču pēc laika pazudīs pat šie pēdējie atgādinājumi par cilvēci. $25,000 25,000 gadu pēc mūsu pazušanas pasauli pārņem jauns ledus laikmets. Gradual changes in the Earth's Pakāpeniskas izmaiņas Zemes orbītā to attālina no Saules. The first sign will Kā be pirmais par to when the liecinās snow stays sniegs, for kas 2 summers nenokusīs in a row. 2 vasaras pēc kārtas. Then, a Tad chain sāksies reaction notikumu virkne, causes kā ice to rezultātā come ledus from noklās the lielāko hemisphere. daļu ziemeļu puslodes. Once again, Ledāji glaciers vēlreiz travel virzīsies uz south, dienvidiem, eventually reaching sasniedzot Manhetenu. They will grind down Tie the saberzīs steps, pēdējās Statue of brīvības Liberty, statujas and atliekas any other un sign of jebkuru human citu civilization cilvēku left eksistences in the north. zīmi, kas palikusi ziemeļos. But there is Taču one place ir where kāda our vieta, imprint will kuru remain mūsu pēdas indefinite. paliks ilgāku laiku It's on the - moon. mēnesis. Unlike the Earth, the Salīdzinot ar landscape Zemi, changes šeit very ainava mainās ļoti lēni. meters over 4 Joprojām billion saglabājušies years vairāk old nekā fossil 4 miljārdus veci krāteri, along with some un human daži artifacts. cilvēku artefakti A car, - automašīna, a television, televīzijas kamera. the only Vienīgi atgādinājumi par cilvēci, kas saglabāsies miljoniem gadu, nemaz neatrodas uz Zemes. Planēta Zeme ir 4,5 miljārdus gadu veca. Šādā kontekstā cilvēku civilizācija ir kā acu mirklis. 10,000 gadu laikā mēs nocirtām pusi no pasaules mežiem. Taču pēc mūsu pazušanas tie atauga 500 gadu laikā. Mēs izmantojām pusi no saldūdens un izmainījām tecējumu 2/3 upju. Taču tūkstošiem aizsprostu tika aizskaloti 200 gadu laikā. Mūsu laikā katru gadu gaisā nonāca 13,5 miljārdi tonu ogliskābās gāzes. Tomēr dažu gadsimtu laikā augi un jūra ir attīrījuši zemes virsmu. Vajadzēja tikai nedaudz vairāk par gadsimtu,
lai sabruktu mūsu lielākās pilsētas. Meži un purvi klāja betonu un asfaltu. Planēta tika galā pat ar radioaktīvo piesārņojumu. Daba to apraka tikai 25 gadu laikā, pasargājot miljoniem dzīvnieku no šausmīgas nāves. Zeme ir izturīga. Tā tika galā ar visu, ko aiz sevis atstājām. Viss, kas mums bija jādara, jāpazūd. Tas bija smags eksperiments. Iespēja atklāt, cik ļoti mēs ietekmējam planētu. Secinājums: Zeme var izdzīvot bez mums, taču mēs bez tās nevaram. Filma demonstrēšanai sagatavota kompānijā SD Media Latvija. Tulkojusi Līva Rudzeiša, tekstu lasīja Egils Melbārdis.